Kalevi poēga akmeņi. Netālu no Mustvē, klajā laukā ir daudz akmeņu. Tautā to sauc par pilslauku. No kurienes tie akmeņi tur radušies, par to tautas mutē ir šāds nostāsts. Kalevi poēgam bijis padomā celt pili, un viņš šim nolūkam atnesis no Pleskavas 200 sazāģētu dēju un klēpi akmeņus. Sācis celt pili tur, kur tagad ir pilslauks. Gan strādājis vareni, bet naktī nelabie gari visu atkal nojaukuši. Nekas nav līdzējis. Bijis jāsāk stāvēt uz vakts pie savas celtnes. Pirmo nakti vaktējot, drīz vien pienākusi pusnakts, un Kalevi poēgs nav jaudājis palikt nomodā. Aizsnaudies, acis aizkritušas, un, kad gārdoņu izdzirdēdams pamodies, viņš atkal ieraudzījis, ka pils ir nojaukta. Kad otru reizi sargājot, nekas labāks nav iznācis, un pils atkal nojaukta, viņš atstājis darbu pusratā un aizgājis uz Linnutais kalnu atpūsties. Par pils celšanu liecina akmens drupas, kas vēl šo baltadienu stāv tur, kur Peklis Gari stājās ceļā Kalevi poēgam. Kaut arī Kalevi poēgs kājām gāja cauri Peipus ezeram uz Pleskavas pēc dējiem, tautā zin stāstīt, ka viņam bijis arī liels balts zirgs. Kalevi poēgs atstājis zirgu Peipusi krastā un pats aizgājis darīšanās uz Tallinu. No Tallinas viņš ieraudzījis, ka viņa baltajam zirgam uzklupuši daudz vilku. Gan spēris lopiņš gaisā priekškājas, gan pakaļkājas, bet meža suņi par varēm gribējuši laupītam dzīvību. Redzēdams savu zirgu nelaimē, Kalevi poēgs ņēmis lielu akmeni un metis vilkiem, nositis visus vilkus. Vēl tagad tik liels akmens kā siena guba stāv Peipusa krastā pie Mustvē.